Tev kādreiz ir bijis tā, ka tu stāvi pēdējā brīdī pirms ceļojuma, nezinot, ko iepakot ceļojuma somā. Šodien es tev parādīšu, kā ChatGPT var palīdzēt izveidot ceļojuma bagāžas sarakstu vien dažu minūšu laikā. Man tādas situācijas ir bijušas vairāk kārt, īpaši darba braucienos, kad vakarā pārnāc no darba, no rīta agri jau ir kaut kur jālido, un tu jūties absolūti negatavs kaut kur doties. Un tad pēdējā brīdī jāmēģina saprātīgi iepakot visu nepieciešamo. Bieži vien tas beidzās vai no ar aizmirstu zobu birsti, vai nav līdz kontaktlīgstas pārveidotājs, piemēram, lādētājam valstīs, kur ir citi standarti, vai arī ar pārāk smagu bagāžu, kad lidostā jāsaprot, ko tad ņemt ārā. Nu, lūk, un tad izmantosim ChatGPT kā ceļojumu konsultantu. Te tas ir, un es jau iepriekš uzrakstīju uzdevumu jeb komandu, kura ir tāda. Es dodu rīkam lomu, un es gribu, lai tas ir mans ceļojumu konsultants. Un tālāk es saku, kāda veida palīdzība no viņa ir vajadzīga. Tu esi mans ceļojuma konsultants, man vajadzīga palīdzība ceļojuma somas sakārtošanā. Un tālāk es dodu aprakstu, nelielu aprakstu ar svarīgajiem datiem par manu ceļojumu. Es došos 2 dienu darba komandējumā uz Zviedriju, nakšņošu 3 naktis, lidošu no Rīgas uz Stokholmu un atpakaļ. Lidošu tikai ar rokas bagāžu, kas nedrīkst pārsniegt 8 kilogramus. Mana soma sver 1,5 kilogramu. Vēl varu ielikt mantas 6,5 kilogramus. Laiku pavadīšu gan telpās, gan ārā. Stokholmā būšu jūnijas sākumā. Lūdzu, sagatavo man līdzi ņemamo mantu sarakstu, ņemot vērā visu minētu. Un liekam tam strādāt. Un te mums rakstās atbilde. Ceļojuma somas iepakošana ar izvērstu pieeju ir svarīga, īpaši, ja ir ierobežojumi par bagāžas svaru un ceļošana notiek uz citiem laikapstākļiem. Un ir saraksts. Tātad apģērbs, pirmā kategorija. Jā, es nenorādīju, vai mans darbs ir biznesa stilā vai savādāk, bet to arī var norādīt, bet šī gadījumā Rīks ir diezgan labi sapratis, ar ko es nodarbojos. Tātad biznesa apģērbs, 1, 2 krekli vai blūzes, 1 pāris bikses. Jūs varat ierakstīt arī, vai jūs esat vīrietis vai sieviete, uzvalks vai jaka, jo šeit viņš dod tādu unisex apģērbu. Bet var pierakstīt, ka es esmu sieviete, tik gadus veca, var pierakstīt pat savu stilu. Tātad 1, 2 pāri zeķes apakšveļa, pāris elegantu kurpju, brīvā laika apģērbs, džemperis, jakete, te ir maza kļūdiņa latviešu valodā, un papildus plāns lietussargs vai vieglas lietusmēteles, siltāka jaka, ja paredzētas aktivitātes ārpus telpām un vakaros. Tā kā Rīgas saprot, kādi laikapstākļi ir jūnijā Zviedrijā. Un citi svarīgi priekšmeti - higienas piedarumi, kurus nevajadzētu aizmirst, zobu birste, zobu pasta, matu birste, šampūns, dušas želeja, dezodorants, sejas krēms, citi personiskās higienas priekšmeti. Nu, un tad droši vien Rīgas noprota, ka es esmu sieviete, jo iesaka pat vienreiz lietojamās sejas maskas līdzi un roku dezinfekcijas līdzekļi. Tālāk ir tehnoloģijas un darba materiāli, tā kā es minēju, ka tas ir darba brauciens, tātad droši vien klēpja dators, lādētājs un nepieciešamie adapteri. Tas, ko es minēju, man ir gadījies tā, ka nevaru rozetē iespraust savu lādētāju. Tālrunis un lādētājs, darba dokumenti, pierakstu blociņš, rakstām piedarumi, e-grāmata vai grāmata lasīšanai lidmašīnā. Pases, biļete un nauda, ID karte, biļetes, kredītkartes un nedaudz skaidras naudas Zviedrijas kronās, lai, ja vajag skaidru naudu, lai nav jādomā, kā izmainīt. Un padomi iepakošanai izmantojiet apģērbu ruļļošanas tehniku, lai samazinātu vietas patēriņu un novērstu krokošanos. Ļoti labs padoms. Izvēlieties daudz funkcionālus apģērbus, piemēram, jaku, kuru var nesāt gan darbā, gan brīvajā laikā.
sarakstojiet, droši vien domāts, sarakstiet visu, kas jums ir jāņem līdzi un atzīmējiet katru priekšmetu, kad tas tiek ielikts somā, lai nekas netiktu aizmirsts, respektīvi piedāvā izveidot tādu kontrolu sarakstu, ko es atķeksēju, ka viss ir ielikts tiešām somā. Un šis saraksts palīdzēs tev sagatavoties jūnija laikapstākļiem Stokholmā un nodrošinās, ka esi gatavs gan darba, gan brīvā laika aktivitātēm. Ieskatā šis saraksts jau ir gana pilnīgs, bet mēs varam katram gadījumam vēl uzdot šādu jautājumu. Atgādini lūdzu par svarīgām lietām, kas jādara pirms ceļojuma. Un mēs saņemam atbildi, ka, lai ceļojums noritētu gludi un bez liekām raizēm, vēl ir neliels sarakstīns ar lietām, ko ieteicams izdarīt pirms ceļojuma, pārbaudīt dokumentu derīgumu termiņu. Man ar šo nav bijušas problēmas, bet ar sadarbības partneriem, ko es esmu aicinājusi pie sevis, gan man ir gadījies, ka ir beidzies pasē derīguma termiņš, un tad mazliet tādas lielākas klapatas, kā to cilvēku dabūt valstī iekšā. Izprintēt svarīgos dokumentus, pārbaudīt, pārliecināties, kādi laika apstākļi gala mērķī, sagatavoties veselības aprūpei, ja lieto medikamentus, tad pārliecinies, ka tev to pietiks visam ceļojuma laikam, informēt savu banku par ceļojumu, droši vien uz Zviedriju nav tik traki ceļot, un banka ir Zviedru apdrošināšana. Pārbauda, ka tev ir ceļojuma apdrošināšana, kas sēdz veselības aprūpas izdevums ārvalstīs. Pārbaudi mobīlo sakaru un datu plānus. Jā, starp citu, man reiz pasēn, bet gadījās, ka telefons nedarbojās ārzemēs. Un kopš tā laika es tur visu salāgoju tā, ka tagad viss ir kārtībā. Elektroniskie lādētāji un adapteri. Pārbaudi, ka tev ir nepieciešamie lādētāji visām ierīcēm un nepieciešamais elektroenerģijas adapteris Zviedrijai. Un mājas drošība. Rīgas dod padomu, ka pārliecies, ka tava māja būs droša ceļojuma laikā. Varbūt ir vērts lūgt kādam draugam vai kaimiņam uzraudzīt māju, kā arī nodrošināt, ka visas elektroierīces ir izslēgtas. Un izstrādāt plānu avārijas situācijām, sagatavot kontaktu informāciju par Latvijas vēstniecību Zviedrijā un iegaumē svarīgos vietējos numurus avārijas gadījumam. Ka šis ir diezgan pilnīgs saraksts un papildus veicamo lietu saraksts, bet varam vēl katram gadījumam uzdot jautājumu, vai tev ir vēl kādi papildu ieteikumi. Skatīsimies, būs vai nebūs. Protams, ja mēs prasam Rīkam vēl papildus ieteikumus, tad tas tādus arī sniegs mums. Valodas sagatavošana, lai arī lielākā daļa zviedru runā angļu valodā, būtu pieklājīgi iemācīties dažus pamat izteicienus zviedru valodā, piemēram, hei, sveiki un tak, paldies. Labi, to es atcerēšos. Publiskais transports apsver iespēju izmantot Stokholmas plašo un efektīvos publisko transporta sistēmu, iepriekš izpēt maršrutus un biļešu iegādes iespējas, arī noderīgi. Kultūras atšķirība izpratne var būt svarīga, veidojot biznesa attiecības. Zviedrija pazīstama ar savu tiesību uz privātumu un vienlīdzību, tāpēc ir svarīgi rādīt cieņu pret katru individu. Tad vēl ir padoms ceļojuma laikā uzturēt veselīgu uzturu un pietiekami daudz dzert. Un, ja ir brīvais laiks, tad ieplāno kādu brīvo stundu, lai apmeklētu kādu no Stokholmas muzejiem vai apskates objektiem un dod pat ieteikumus vienam muzejam. Un vēl ir ieteikums pārbaudīt, vai visas elektroniskās ierīces ir uzlādētas pirms lidojuma, arī labs ieteikums. Un papildus lādētājiem varbūt ir vērts iegādāties ārējo akumulātoru, ko es parasti gan lieku somā līdzi. Un iepirkšanās atmiņām, ja plāno iegādāties suvenīrus vai dāvanas, iepriekš izpēti, kur atrodas labākie vietēji tirgi vai veikali. Tā varēs atrast autentiskas un interesantas lietas. Brīnišķīgi papildus ieteikumi. Tātad mēs uzdevām pamatu jautājumu, pamatu uzdevumu, kuru atradīsi lejā pie šī video un kuru tu vari adaptēt savām ceļojuma
vajadzībām pielāgot. Mēs uzdevām papildu jautājumu, lai atgādina par svarīgām lietām, kas jāizdara pirms ceļojuma. Un noslēgumā vēl uzdevām jautājumu, vai rīks ChatGPT var dot vēl papildus ieteikumus, un patiesībā ieguvām, manuprāt, ļoti labus ieteikumus. Kā redzi, ar ChatGPT palīdzību ceļojuma plānošana var kļūt par vienkāršāku un patīkamāku procesu. Izmēģini šo savam nākamajam braucienam un pārliecinies, cik tas ir ērti. Paldies, ka skatījies šo video. Ja tev patika, tad nospiedi īkšķīti un ieraksti komentārā, ko vēl tu gribētu uzzināt mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un ikdienā. Un, ja vēlies vairāk uzzināt par ChatGPT un citiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas izmantojami pasākumu un projektu plānošanā, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanā, tad zem šī video atradīsi linku, kur var pieteikties garākiem webināriem un padziļinātiem kursiem par mākslīgā intelekta pielietojumu projektu plānošanā un pieteikumu sagatavošanā. Lai tev veiksmīgs nākamais ceļojums!